Esiet sveicināti pirmdienas raidījumā. Māksla Talsos ir sajusta. 4 dienu Talsu pilsētas svētki, vasaras vidus svinēšana 2015 ir noslēgusies. Raidījumā piedāvājam atskatīties uz bagātīgo svētku programmu. Es domāju, ka katrai pilsētai jāizvērtē, ar ko viņi var izcelties. Ja? Ir sportistu pilsētas, mēs labi zinām, ja? Ir rock mūzikas pilsētas, ja? Bet mēs esam tāda mazpilsēta, bet ļoti, ļoti koncentrēta. Un tiešām ar to mēs varētu lepoties, ka katrā pakalnā darbojās un katrā lejā kāds mazais mākslinieks ar savu talantu, vai tas ir keramiķis, jeb gleznotājs. Ja? Es domāju, ka mēs nenolieksim, ka mēs priecājamies par ikvienu, kas nebaidās plašākā publikā sev parādīt. Ar saukli izbauda mākslas pieskārienu aizsākās Talsu svētku piekdiena. Līdz ar pilsētas mākslas sajūtu svētkiem Talsos ir tapusi vieta, kur ik viens mākslinieks varēs sniegt savu ārtavu. Līdz ar pēcpusdienu Talsos Kalnielā 4 tika atklāta brīvās mākslas telpa Baložu pasts. Tā ir vieta, kur plānots radīt patstāvīgu vidi amatieru mākslas un modernās mākslas izstādēm, radošu cilvēku, mākslinieku atvērtajām darbnīcām un ekspozīcijām. Tā mēs esam sapulcējušies tādā dīvainā vietā, vēsturiskā vietā. Šis, kā zināms, ir kultūras piemineklis. Šī ēka ir ļoti, ļoti skaista. Viņi visi ir ievērojuši, ir mākslinieki ļoti labprāt ir gleznojuši tie, kas ir atbraukuši plenēros. Un sakarā ar to, ka Talsos šie pilsētas svētki ir ar saukli māksla ienāk Talsos, tad tā kā es strādāju pastendē ar gleznotājām, pašdarbnieku, tā kā es strādāju arī savulaik Rojā ar gleznotājām kopā, es sapratu, cik daudz Talsos ir talantīgi cilvēki. Tā kā arī mani kolēģi daudz vada nodarbības gleznošanas, es sapratu, cik Tals ir bagāti ar radošiem un interesantiem ļaudīm. Un man ienāca prātā doma, ka būtu ļoti jauki visus sapulcēt kopā. Tā doma tālāk veidojās, ka šī varētu būt brīvā mākslas telpa. Tādā ziņā, ka šeit varētu nākt un izstādīties jebkurš, kurš kaut ko radoši strādā, kam tas patīk, kam tas sagādā prieku. Un arī tas, ka šī telpa, šī apskats vieta būtu par brīvu, kad šeit jebkurš pilsētnieks, jebkurš turists var nākt un vienkārši skatīties un baudīt vēsumu, kā jūs jūtat arī karstajā dienā. Pēc Baložu pasta atklāšanas Talsu Tautsnama 2. stāva foajē tika atklāta Talsu fotokluba izstāde Pilsētas laiks, kuras laikā tika demonstrēta arī Rudolfa Minga īstajā uzvārdā Miķelsona režisētā un uzņemtā filma 593 metrus no. Taču radošajā sētā Talsu krūmu mākslas grupa atzīmējot savu 30 gadu jubileju, ikvienu aicināja pievienoties atceres pasākumam par godu drauga Hārdija Lediņa 60. gadu jubilejai. Savdabīgu Hārdija Lediņa mūzikas koncertu sniedza grupa Nebijušā restaurātori. Kā arī viens no krūmu mākslinieku grupas mākslinieks Andris Vītols radošajā sētā bija ieradies ar 2 apkurināmām čuguna vannām. Šo darbu es kādreiz uztaisīju, man liekas, gadus 10 atpakaļ, ja pat vairāk. Saucās Saldais pārītis, kur dabas vidē ir 2 vannas, viņš un viņa tiek uzkurināts, tiek ziedlapiņas kaisīts, viņi abi tur mazgājas, runājas, pavad laiku, un viņiem ir labi. Ir vasara. Vai cilvēki jau stāv rindā, lai pabaudītu? Nē, cilvēki tā kā rindā stāv, bet, kad saka, jāiet vannā būs, tad nokaunās. Pašlaik tā vide pārāk atklāta. Varbūt tumsā, varbūt. Ja ne, tad būs jau pašam jāiet. Nekas cits neatlika. Piektdienas vakarā pilsētas laukumu pildīja cilvēku pūles. Ik viens varēja baudīt gan klasiskās mūzikas koncertu ar sirdi Talsos, kurā uzstājās Talsos dzimušie Latvijas Nacionālās operas solisti Jolanta Strikaita Lapiņa un Rihards Millers ar LMA simfonisko kameru orķestri, gan grupas Framest koncertu.
Brīnišķīga pilsēta, brīnišķīgs notikums, un mēs esam tikai priecīgi par visu. Vai sajūtāt jau mākslu Talsos? Es domāju, ka noteikti mums visvairāk mēs redzam to, ka mēs neesam solo koncertu šeit snieguši. Man liekas, ka nekad pat īstenībā. Kā jau mēs uz skatuves teicām, ka mēs pirmo reizi šeit bijām pirms tieši 10 gadiem Imanta Kalniņa jaunajās zvaigznēs, un tas bija ļoti, ļoti sen. Un tagad mums ir ļoti liels prieks, ka Talsa taču ir tik liela pilsēta, un kaut kā mēs visu laiku nesanāk mums uz šo pusi, bet tagad ķeksīs rieva. Šovasar mums īpaši sanāk jau. Īstenībā mēs šovasar esam jau 3. reizi šeit. Tā kā cerams, ka viesosimies vēl gan uz Ziemassvētkiem, un te jau ir ļoti skaisti īstenībā. Jums ir ļoti sakopts, un laiks mums lutina. Kā jau vairākus gadus, arī šogad svētkrējas tika bez dažādo sajūtu nakts pastaigas Vecpilsētā. Tad, kad bija šī naktsnīgā pastaiga, es domāju, ka daudzi talsinieki ieraudzīja Talsus nedaudz savādākus, un ne katrs varbūt bija iegājis tajā mazajā stūrītī, kur darbojās viena vai otra keramiķa vai kāda cita mākslas sfēras pārstāve vai pārstāvis, ja? Mums bija naktsnīgās pastaigas karte izveidota. Šie mākslinieki visi nāca pie mums visu šo laiku, sākot jau no janvāra, un mēs kopīgi veidojām šo maršrutu. Es domāju, ka tas bija kaut kas atkal interesants. Kad saules stari jau slīdēja aiz apvāršņa, sportiskie talsnieki un viesi pulcējās pie pilsētas laukuma, lai piedalītos tradicionālajā nakts skrējienā. Šogad dalībnieku skaits bija krietni lielāks kā pagājušajā gadā. Kopumā pagājušo gadu skrēja 86 dalībnieki, šogad jau 134. Svētku piekdiena noslēdzās ar balli radošajā sētā Talsu pūtēju orķestra pavadībā. Svētku programmas pārbagātā sestdiena ar saukli Ielaid sajūtas sevī pilsētas laukumā aizsākās ar Talsu un Saldus pūtēju orķestra skaņām. Svētku turpinājumā bija iespēja piedalīties dažādu vecumu un galmu pasākumos. Pie Talsu ezera tika demonstrēti glābēju suņu paraugu demonstrējumi. Visas dienas garumā Talsu skateparkā notika florbola un streetbola turnīri, kā arī spēkvīru paraugu demonstrējumi un sacensības. Pie Talsu ģimnāzijas tika svinēti 9 pakalnu autosvētki. Placī pie Martinelli deju soļus demonstrēja dažādi deju kolektīvi, bet laukumā pie administratīvā centra darbojās bērnības sajūtu pļava, kurā mazākie svētku svinētāji varēja darboties dažādās darbnīcās, piedalīties atrakcijās un citās aktivitātēs. Mēs taisam no baloniem ziltiņas un mēs taisam taurenīšus. Lielākus, mazākus aplīmējam ar aplikāciju papīru un tā izgatavojam. Aktivitāte ir ļoti liela, bērni aktīvi taisa gan zivis, gan taureņus, ir interesi liela. No karstuma nav noguruši? Nemaz nav noguruši, bērniem enerģija vienmēr ir. Mēs krāsas smidzinām virsū, šeit var redzēt darbiņus. Mēs darām to, ko dara ar aerosoliem, bet mēs to darām manuāli ar rokām un paši veidojam kompozīcijas. Redziet, čik un sunim bļoda pilna. Un maziem bērniem, kas mums ir tādi nevarīgāki, tiem jau ir gatavi, citiem mēs zīmējam, viņi paši griež, un citi mums taisa pilnīgi oriģinālas kompozīcijas un augšā. Šitas ir labs, un tur mums ir bļoda, kur nomazgāt kājas, rokas un muti, ja izrāk pāri, un tur variet iet izmēģināt. Ja jūs pieliksiet mikrofonu, un jūs variet uztaisīt mikrofona šabloniņu vai kaut ko citu. Ja, jo šis ir pats senākais pasaulē zīmējums, kad uzliek roku un uzpūš krāsu virsū. Ja, tā kā tas ir tas pats senākais mākslas veids. Ko mēs šeit darām? Mēs esam no bērndārza Sprīdītis, un mēs šeit kopā ar bērniem gatavojam dažādas rokas sprādzes. Bērniem ir vēlēšanās un paši var izvēlēties, kādām krāsiņām viņi šīs rokas sprādzes darina. Var tās pieskaņot gan tērpam, gan krāsiņai, kura patīk. Kā nu kurš vēlas? Mēs šeit nodarbojamies ar matemātiskajām spēlēm. Tieši šī spēle nākusi no Ķīnas jau sen, bet viņa attīstīta arī ir tālāk, un mēs liekam klucīšus. It kā no sākuma vienkārši klucīši, 6 detaļas, bet katrs klucīts ir savādāks. Tā ir telpiska spēle. Es vienmēr smējos, lai būtu tā, ka tas nav telefons un dators, kur mēs spēlējam plaknē, lai iemācītos bērniem neieskriet stenderē. Kā bērniem veicās? Katrā ziņā bērniem veicās labāk nekā vecākiem.
vai vismaz bērniem ir vairāk drosmes nekā vecākiem liktos lucīšus. Vēl neilgi pirms pilsētasvētku lielā gājiena pilsētas laukumā tikās modes šova stilīgākais talsnieks 2015 dalībnieki, lai arī vasaras sezonā parādītu, cik koši, dažādi un atraktīvi var ķerties saulainā laikā. Un jau 18:00 pilsēta pulcējās ielās, lai sagaidītu un arī piedalītos teatralizētajā svētku gājienā Es, tu, viņš, mēs talsnieki. Šogad krašņajā gājienā devās ap 50 kolektīvu, 23 tehnikas vienības, kopumā 800 dalībnieku. Vakara noslēgumā uz promo sajūtu nakti Talsi džaz mūzikas cienītājus aicināja talsnieks, pianists un komponists Toms Juhņevičs. Šis bija ieskaņas koncerts augustā plānotajam džaza festivālam, kurš notiks tepat Talsos. Man tā nav īsta atgriešanās, es te gan domās, gan savādāk veidā es esmu, man liekas, arī kaut kādās domās, vai arī šobrīd arī es esmu pa Talsiem dēļ šī projekta, kāpēc mums šodien ir promo nakts, un pilsēta šobrīd ir ļoti sakārtot, un man liekas, ka tāds festivāls kā Talsu džaz būtu pilsētai ideāls. Pastāsti par šo festivālu, kas šovakar būs no tā ieskaņas koncerts? Šovakar ir ieskaņas koncerts, jā, es iepazīstināšu ar māksliniekiem, kas būs, protams, mēs paši arī paspēlēsim ar dažiem māksliniekiem, kas būs arī augustā pie mums ciemos, un arī es pats, un būs arī konkursi, un varēsim vinnēt ielūgumus uz augustu, un, kā redzat, afišā jau bija kaut kas pa siltu nakti, un man ir mērķis radīt tādu Francijas stilu, tāds brīvs atmosfēras džeza festivālu, kurā skan pārsvarā tāda, kā mēs mēģinājām noformulēt džeza mūziku deju ritmos, kaut kas tāds, ka cilvēki var arī padejot un ļoti labi atpūsties tajā pašā laikā. Augusta mūziķus mēs atklāsim mazliet vēlāk, bet nu jā, kaut gan jau vairs nav nekāds noslēpums. Augustā būs arī talsnieki, Inters Busuls un Jānis Stībelis. Viņi būs atklāšanas koncertā. Tad mums būs viesis no Anglijas, Olona Bule. Un būs arī kāds no bijušajiem Talsas sprīdīšiem, jo šogad mēs viņus pielikām klāt šim džeza festivālam, jo sprīdīši arī man, piemēram, bija pirmie soļi džezā. Pilsētasvētku 4. diena noslēdzās ar pateicības vārdiem. Tika teikts paldies visiem tiem, kuri pielika roku un palīdzēja tapt šiem svētkiem. Ir jāpasaka paldies. Un bieži vien mums visiem sirdī liekas, ka jau ir pateikts, bet tomēr ir jāpasaka skaļi, lai arī nākamajā reizē, kad mēs iesim lūgt pie uzņēmējiem atbalstu un jebkuram brīvprātīgajam, lai būtu šis paldies pateiktais vārds. Bet pamatā, protams, mūsu pasākumu Talsu pilsētas svētkus organizē Talsnoda pašvaldība. Jā, paldies viņiem! Talsu pilsētas svētkiem 2015 līdzi sekoja un mākslu Talsos sajuta arī Kristīna Frēmene, Girts Grenevics, Terēza Matisone, Talsu televīzija. Šovakar tas arī viss. Paldies, ka skatījāties, uz tikšanos! Ahoj! 11. jūlijā visas dienas galvenās Zvejnieku svētki Rojā! Un 8. vakarā lielā balle Pludmalē. Uz 2 skatuvēm – Gačo, Labvēlīgais tips, Jumprava, Bet, Kredo, Mākoņstūmēji, Galaktika, DJs UFO. Būs vēl diskobārs 4 balti krekli un pusnaktīs salūts virs jūras. Atbalsta Radio SVH un Rojas dome. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un Rojas kultūras centrā. 11. jūlijā nāc murdā uz visnakt Rojā!